sveiciens visiem janvārī. Es esmu apsācies tādā mazā bardaciņā, bet šodien ir mana ilgi gaidītā diena, kad es ņemšu nost visus Ziemassvētku dekorus. Es uzreiz, kā sākas janvārs, principā katru gadu gribu tā pēc iespējas ātrāk satīrīt māju un sakārtot visu, lai nav tāds bardaks, lai nav visur dekori apkārt un tā tālāk. Tā kā šodien plānā ir satīrīt visu to. Un vēl kā parasti es gribētu arī šodien nosūtīt vēstuli sev tā kā uz nākamā gada 1. janvāri, ko es arī daru katru gadu, un es atstāšu aprakstā linku, kādā mājaslapā es to daru, bet tā sistēma ir tāda, ka tu uzraksti sev, uzliec savu e-pastu, tā kā es parasti tur ierakstu visu, ko es tā kā ceru saskatīt vai sadarīt šajā gadā, un ko es tā kā no tā sagaidu, un kādas ir varbūt manas cerības un vēlmes un sapņi. Un tad man ļoti interesanti ir atskatīties tā kā nākamā gada sākumā, kā tad šis gads ir pagājis un kas ir piepildījies, kas varbūt nav piepildījies. Un arī, kur mēs atradāmies tā kā kādā, dzīves posmā, tad, kad es to rakstīju, kā piemēram šogad es saņēmu vēstulīti no sevis, kad es biju stāvoklī, man liekas, es tur minēju 30 kaut kāda nedēļa, un jā, tad tur tā vēstule bija tāda, tas bija piepildījies, ka, protams, mūsu superīga skaistā meitiņa ienāca mūsu ģimenē, un laiks ar viņu brīnišķīgs tiek pavadīts, un bija ļoti skaista vasara, un viss kaut kas, ko es tur minēju. Tajā pašā laikā es biju cerējis arī uz ātrām, nesāpīgām dzemdībām, kas, ja jūs esat dzirdējuši, man dzemdības tās galīgi nebija mans stāsts, bet tas arī ir ok, ir lietas, kas nepiepildīsies vai kas notiks citādāk, vienkārši ir ļoti interesanti paskatīties, kā tad es biju to iztēlojusies. Un jā, tad es gribu uzrakstīt to un arī uztaisīt savu šī gada vision board, ko es tagad esmu pasākusi taisīt datorā, jo es uztaisu datorā no kaut kādām bildēm, kas man patīk, vai nekas nav jāgriež un jālīmē, un tad es uzlieku to savus desktopu, un man patīk arī pa laikam uz to paskatīties, kad es datorā kaut ko daru vai montēju vai kaut ko. Tā kā es gribētu arī to, bet to es droši vien darīšu vakarā, kad meitiņa jau gulēs. Un jā, kopumā galvenais sakārtot, satīrīt māju un iesākt šo gadu tā uz tādas tīras un mierīgas, mierpilnas nots, jo man liekas, kad mājā ir kārtība un kad mājā nav daudz tādu dekoru, bet arī vienkārši mantu un visur apkārt kaut kas nestāv, tad arī liekas, ka viss ir tā mierpilnāk. Jo tas mums ir ļoti vajadzīgs pēc decembra. Mums joprojām ir tāds ļoti liels sagrums pēc visiem tiem svētkiem. Kaut kā, sanāca tā pamatīgi nogurt, tāpēc, ka janvārī mums vēl te bija visādi svētki tagad sākumā. 10 mēneši un viss kaut kas tāds, un tad nav sanācis tā vienkārši atvilkt elpu, tā kā gribās sākt visu tā uz tādas tīras nots un visu savest kārtībā. Tā kā ķeršos lēnām pie darba. Un pirmais droši vien būtu savākt visu, kas te mētājas apkārt, kas ir meitiņas mantas, bet tā pašā laikā viņi te visu laiku dzīvojās un ar viņām spēlējās, tā kā varbūt tas pagaidām, lai paliek, bet sākšu tad ar dekoru visu vākšanu. Un tāpat kā rudenī es saliku visu kastēs, es nopirku depo tādas caurspīdīgās kastes, ko mums vēlāk ir plāns glabāt garāžā, lai gan garāža mums šobrīd ir ļoti lielā nekārtībā, bet ir plāns ar laiku sapirkt tur plauktus un tad tur glabāt arī šos dekorus. Bet tad es sāku lēnām jau tajās kastēs likt, rudeni es jau saliku, man viss ielīd vienā kastē, par ko man ļoti liels prieks. Tad tagad plānā to pašu darīt arī ar Ziemassvētkiem. Ak jā, un vēl viena lieta, ko es ļoti gribu izdarīt, ir iztīrīt savu skapi, jo es tagad tur skatos un, es nezinu, tiešām liekas 50% ir tādi, ko es vienkārši nevelku un visdrīzāk arī nevilkšu, tā kā es gribu atbrīvoties no tām drēbēm, lai ir vieta tam, ko es tiešām velku, kas man patīk, un lai tā nav tāda demotivācija iet skapī un vienkārši nevarētu izvēlēties, ko vilkt, tā kā tas arī ir šodienas plānos, aizmirst pieminēt. Tā patiesībā ir lieta, ko es jau ļoti ilgu laiku gaidu, lai izdarītu. Un mums jau ir ar Robertu savākt tādu lielāku kasti, kabinetā stāv un pat maisi 2, kas ir jāved ziedot. Es visu vedu ziedot uz labdarības lapas, atstāšu arī viņus apakšā. Ļoti, ļoti forša organizācija, kas tā kā parūpēs, lai tiešām tās drēbes nonāk ģimenēm, kam viņas var noderēt.
Tā kā tur mums ir gan mantas, gan drēbes, visādas emas arī lietas, kas vairs nav vajadzīgas vai nedara. Un arī mums ir atdots kaut kāds bērniņu, bērnu tur tā kā mantiņš, viss kaut kas tieši, lai arī noziedot un aizvest viņiem. Tā kā es gribu savākt visu un aizvest pēc iespējas ātrāk. Un tāpēc arī jāiztīra skapis. Tā kā pietiks runāt, ķeršos pie darba. Es esmu gandrīz visu māju novāks no Ziemassvētku dekorācijām, jau izskatās tik daudz labāk un viss tāds tīrs un kārtīgs. Bet es gribu pieķerties beidzot tam skapim, ko es kaut kādu laiku jau atlieku, bet, man tur ir pilns ar drēbēm, ko es vienkārši nevelku. Kaut kādā ziņā man stils pamainījās arī kopš kļuvu par mammu. Es nezinu, varbūt es kaut kā bišķi citādāk skatos uz drēbēm, ne tikai to, kas labi izskatās, bet arī, kas ir ērtāk vai praktiskāk. Bet, protams, ne tikai tādas drēbes es gribu atstāt, bet vienkārši tās, kas man uzrunā, un lai ienākot iekšā skapī, es varu atrast, ko vilkt, nevis liekas, ka viss ir pilns un man nav ko vilkt, klasika, ja? Tāpēc es gribu iztīrīt to, kas vienkārši neuzrunā, kas nedara, un bez žēlstības visu dot projām, vai ja galīgi vairs nav valkams, tad mēs tārā redzēsim, kā tur ies. Tā kā uztaisīšu maz timelapse, un tad parādīšu jums arī rezultātu. Tāds ir progress. Es izslēdzu kameru, lai šo to uzlaikotu, un kalns pielasījās vēl lielāks. Un pat ar visu to, ka es tik daudz reizes esmu salasījusi, kas man nedara vai nepiestāv, vai vienkārši vairs nav mans stils, mans skapis joprojām ir pilns. Es ceru, ka šīs visas drēbes varēs atrast jaunas mājas kādam, kurš tās nesās, jo man viņas vienkārši stāv skapī un es patiešām viņas vienkārši nenēsāju. Pāris lietas man te arī iet uz miskasti, kas ir tur kaut kādas vecākas pidžamas nolietotas vai netīri apavi novalkāti. Tā kā, jā, es esmu ļoti priecīga un es tik ļoti sen šo gribēju izdarīt. Un tagad skapī ir vieta uzelpot. Es piesēdos tagad sataisīt to vision board un arī uzrakstīt sev vēstulīti uz nākamā gada janvāri. Un es pāris dienas atpakaļ atvēru to vēstulīti, ko es rakstīju pagājušā gada janvārī uz šo gada.
1. janvāri, un ļoti forši bija tā kā izlasīt, ko es tur rakstīju. Un tad pāris lietas, kas man likās ļoti forši, kad es rakstīju, ka es esmu 31 nedēļu stāvoklī. Protams, es rakstīju kaut kādas savas cerības, kas viena no tām bija vieglas un nesāpīgas un ātras dzemdības, ko pilnīgi noteikti es varu teikt, ka man neizdevās dabūt, bet par laimi tas jau ir, liekas, salīdzinoši tālā pagātnē, un es varu tik daudz par to vairs nedomāt. Lai gan jāsaka godīgi, es par savām dzemdībām domāju diezgan bieži, par to, kā viss notika un kāpēc tā notika. Es savā dzemdību stāstā pastāstu mazliet vairāk par to, kas mums tur atgadījās, un nav tā, ka ir baigi viegli uz to atskatīties, un joprojām ir tāda skumīga pieskaņa tām. Tāpēc viena no lietām, ko es noteikti šajā gadā gribu, ir kaut kādā ziņā tikt tam pāri, pieņemt tās, kādas tās bija, un pieņemt to, ka tā atgadījās tieši ar mums, un ka atgadījās tā, kā atgadījās, un pats galvenais, ka meitiņa ir vesela un viss ir kārtībā, bet jā, par cik dzemdības kaut kādā ziņā priekš manis bija liels notikums, tāds, vai, tā kā ļoti gaidīts notikums. Es gribēju piedzīvot tās dzemdības, un es laiku uz to ļoti tā kā cerēju, ka tas būs tā skaisti un tā tālāk. Protams, es zināju, ka tas būs sāpīgi un tas būs grūti, bet vienkārši, protams, negaidīju, ka būs tā, kā bija. Kaut kā tā īsumā. Tad šogad es gribētu kaut kādā ziņā strādāt ar to, lai es pieņemu to, kas notika, un lai es atskatos varbūt uz to mazliet vieglāk, jo šobrīd joprojām diezgan bieži ir sāpīgi to atcerēties un grūti. Un es pilnīgi tā sajūtu, ka sākas tāds satraukums par to runājot. Tas tāda maza atkāpīte, bet es te rakstīju par tām dzemdībām. Rakstīju, ka ļoti ceru, ka izdosies barot ar krūti, jo man tas bija ļoti svarīgi, par ko esmu ļoti laimīga, ka tas mums joprojām izdodas un ir izdevies. Tad rakstu, ka arī vēl interesē, vai laikā, kad saņemšu vēstuli, būsim jau gatavi domāt par otro mazlīti. Un tad es esmu pierakstījusi dažādus tādus mazos cerības un tādus kā plānus, ne plānus, tos varētu nosaukt ka tādu vēlmju sarakstu kaut ko piedzīvot, un lielāko daļu mēs tiešām piedzīvojām, vai lielākā daļa ir notikusi, sasniegta, vai ir izdevies īstenot, par ko man ļoti liels prieks. Tā kā ļoti priecājos, ka tu uztaisīšu arī otru, un vēl es gribu uztaisīt arī vision board, es to laikam jau minēju, un pabeigt ātri Ziemassvētku vlogu un publicēt to, jo citādāk ir jau 7. janvārs, un es neesmu vēl to pabeigusi. Tā kā tiešos klāt. Es aizsūtīju sev to vēstulīti un sagatavoju arī vision board priekš 2026. gada. Un iedomājos, ka varbūt mazliet pastāstīt arī, ko es tur ieliku un ar kādu domu. Un patiesībā es ļoti priecātos dzirdēt arī varbūt jūsu sapņus vai kaut kādas plānus šim gadam.
man vispār liekas ļoti interesanti, ko cilvēki tā kā ieplāno un ko viņi vēlas sasniegt vai piedzīvot jaunajā gadā. Tā kā es ļoti priecāšos, ja jūs padalīsieties. Bet par to, ko es tad esmu iecerējusi šim gadam, tas ir nevienu droši nepārsteigs, bet galvenokārt miers, mierpilna ikdiena. Tas man tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi. Man patīk ikdiena tādā lēnā, mierīgā ritmā. Un es ļoti vēlos arī vairāk tiešām piedomāt un tā intentional, kā to latviski sauc? Intentional. Nu. Dažreiz man vienkārši domājas tikai angliski. Apzināti. Es gribu tiešām tā apzināti tā arī dzīvot, lai ir šī mierpilnā ikdiena. Un ne tikai man, bet arī, protams, mūsu ģimenē un arī audzinot meitiņu. Un jā, tāpēc tas man ir tāds, laikam, pats svarīgākais. Protams, es ieliku arī šo te pašu galveno vēlmi, lai visi manā ģimenē ir veseli, droši un laimīgi. Tas ir, protams, bez liekas runas, tas ir skaidrs, ka tas ir pats galvenais. Bet man patīk arī vision boardā ielikt tādus klasiskus, bet toties ļoti, ļoti vērtīgus, svarīgus punktus, lai vienmēr, kad es par to atskatos, es arī piedomāju, piemēram, par to, ka es ieliku arī my body is healthy and strong, lai es atceros pie tā piedomāt, lai es atceros labāk ēst, lai es atceros vairāk pakustēties. Tas, protams, ka tas ir ļoti pašsaprotami, bet tajā pašā laikā liekas atgādinājums nenāk par ļaunu. Tad es ieliku arī gratitude žurnālu. Es vēlos ļoti, ļoti katru dienu apzināties un būt pateicīgi par to visu, kas mums ir. Protams, daudz dažādas bildes ar bēbīšiem, jo es vēlos ļoti daudz laika pavadīt ar savu mazulīti, kas arī ir pašsaprotami, ceļojumi. Cerams, ka sanāks varbūt arī kāds girls trip. Un, protams, veselība arī mūsu suņukiem un pavadīt laiku ar ģimeni un vīru un bērniņu un tādas, jā, lietas, bez kurām nekādi. Un tad ieliku arī grāmatas, jo es ļoti, ļoti gribu vairāk lasīt grāmatas. Es, man liekas, to minu jau ik pa laikam, un tā arī jāatzīst, ka neesmu vēl sākusi to darīt, jo vakarā, kad meitiņa ir nogulēta, gribas vienkārši ieslēgt televizoru vai ar vīru papļāpāt, neko negribās darīt un iespringt. Bet es zinu, ka tad, kad es atsākšu, tad jau tas aizies noteikti raitāk vai arī biežāk. Un, jā, es ļoti gribu atsākt arī iet uz jogu vai pilatēm. Es esmu skatījusies, ka netālu apkaimē, kur es dzīvoju, ir pilates, tā kā es domāju, ka varētu atsākt varbūt to. Agrāk es taisīju pilates mājās, jo noteikti ir jāsāk kustēties, ir jāsāk atgūt agrākā forma, kas man noteikti pēc Emmas dzimšanas un grūtniecības ir pazaudēta, lai gan es nezinu, cik ilgi es to varu teikt kā attaisnojumu, ņemot vērā, ka viņai pēc 2 mēnešiem būs gadiņš. Bet es neesmu atsākusi sportot, un es ļoti gribu to sākt. Pat ne tikai dēļ izskata, bet vairāk gan dēļ mentālās veselības un arī dēļ savas muguras. Jo es ticu, ka, ja es iešu uz pilatēm, stiprināšu savus dziļos muskuļus, tad arī mugura man sāpēs ratāk, jo kopš grūtniecības tas joprojām ir diezgan bieži parādība. Tā kā, jā, pilates un joga arī tas ir manā vision boardā. Un, jā, kopumā man šķiet, ka tas arī visu nosaucu. Jā, un vēl esmu ielikusi arī to, ka noteikti gribu turpināt un arvien biežāk un vairāk taisīt dažādus video gan šeit, gan arī Instagramā, kur es cenšos ikdienā dalīties. Katru dienu noteikti nesanāk, bet noteikti tur parādos biežāk kā šeit. Bet jā, tas arī viss. Liekas, ka bija tāda ļoti darbīga diena, daudz kas ir sadarīts, un tagad es gribu sev uztaisīt tējiņu, uzslēgt Emily in Paris, jo esmu pēdējās sērijās šajā sezonā, un aizpildīt mūsu meitiņas grāmatiņu, ko es pildu par katru mēnesi, un arī mūsu travel journal. Un klāt arī pie travel journal es gribu aizpildīt arī pasaules pildspalvu žurnālu, ko man uzdāvināja, un varu tur ielikt savu pirmo zīmodziņu, kur esam bijuši, kā aizbraucām uz Tenerifi, jo tas ir tā kā par Eiropu, es vēlāk drusciņu parādīšu. Bet jā, jāsāk pildīt šīs 3 grāmatiņas, tā kā ķeršos pie darba.